Nu, mīļie, 31. tēma par sadarību. Nedaudz viņai pieskarsimies arī no vienas citas puses. Jā, es šoreiz esmu viena, tā kā Andris to nodod manā lauciņā. Pilnībā, jo nu, jau vairāk kā 6 gadus man ir ienācis tāds instruments kā spoguļu matrica, izmantojot mūsu dzimšanas datumus, un daudz atbildes salikās, un tādas prātam paskaidrojumi ir atnākuši. Un tagad ir runa par to, ka man kāds jautā, vai tu Ines tur apskatīties vai par mūsu sadarību, vai man tur sadara ar to, ar šito, tad es vienmēr tam klusībā pie sevis pasmaidu un arī uzreiz atbildēju, tur nav ko skatīties, jūs noteikti sadarat. Pilnīgi noteikti sadarat, bet ir kaut kādas tēmas, kas jūsu starpā jums savienojoties, izceļās kaut kādas tēmas, jautājumus, vai jūs ar tām tēmām gribēsiet katrs strādāt, un kurš tad būs tas, kas strādās. Abi vai tomēr viens tikai. Nu, lūk, un tāpēc es saku, ka parasti atbildu par tām sadarībām, kad sadarīgs ir jebkura veida attiecības, jebkurš partneris ir sadarīgs, pilnīgi jebkurš. Kaut arī, ja viņi ir bijuši vairāki, ir ok, ja tāpēc katrs partneris ienes kaut ko savu, un, bet tā kā pie mums mēs viens pie otra pievelkamies enerģētiski, mēs nevaram nokļūdīties, tur kļūdas nav iespējams. Tur ir kaut kāda šeit, nu, tur katram ir ļoti individuāli kaut kādi tie aspekti, tēmas, kuras ir aktuāls, kuras tajā brīdī ir jāizstrādā, tāpēc pielākas arī attiecīgi tāds partners, kas arī, jo citādāk tas nav iespējams, tas pat fiziski dabā nav iespējams pielāgoties nepareizam. Un, ja mēs skatāmies no duālā redzējuma, skatāmies un vērtējam, nu jā, bet es tādu kaut kādu tur, nezinu, dzērāju, vai tur kaut kādu, nezinu, azartspēļu spēli man esmu dabūjusi, vai kaut kādu tādu ļaunu, kurš mani tur sit un tā. Mm, ne jau tāpat vien tas viss notiek. Tas viss ir noteikti iekšā, tad dabūnam tādu, kas mūs sit, ja mēs sevi ļoti necienam un ļoti sevi nemīlam. Noliekam sev pēdējā vietā, tad dabūs tādu partneri, kas tevi arī neciena un arī spēj arī sist. Tāpēc, ka, lai to pamostos, šitam viss pamostos, hei, beidzot sāc sevi cienīt, lai tu pateiktu nē šīm attiecībām un tu iet ārā. Jā, tā kā būtībā attiecības ir divos variantos vajadzīgas. Tad personīga izaugsme iet, tad ir sadarbība, un iet, tu vari augt, mācīties. Tas nozīmē, ka tev būs viņas uzreiz tādas vienmēr patīkamas. Kādā posmā tur būs jāiegulda tā kā darbs ar savu ego, un viņš var pāriet tādā ļoti dziļā darbā ar sevi. Bet pa lielam ir viss kopā aiziet, un kā viens no partneriem parasti sieviete mainās, tad arī vīrietis mainās. Nu, kaut kādā brīdī viņš arī sāk izmainīties. Viņa sieviete ir pacietīga, mīloša un ar tādu savu maigumu ieiet attiecībās un trenē savu šo maigumu un iejūtību, bet tāpat laikā ciena sevi, tad, jā, tur noteikti viennozīmīga izaugsme. Un atkal otrs variants ir tas, kad viens otram jūs esat, acīm redzot, kaut ko jau tā kā atstrādājuši vai tā kā izpildījuši kaut kādu norunu, kāpēc jums bija jāstiekās. Jā, un tad vienalga, vai tas ir vīrietis vai sieviete, tad, ja jūs jūtat, ja jūs paši šobrīd jūtat, kad viss, ka šeit vairs tālāk nevar, tad arī jums uzdevums ir iemācīties pateikt paldies. Paldies par sadarbību un uzredzēšanos. Jā, tik vienkārši divi varianti. Vai nu ejam izaugsmē un augam, un kāds no partneru jāvar būt pirmais, kas aug. Nevienmēr tā būs sieviete, tas var būt arī vīrietis. Bet, ja tālāk ejot, otrs neiet līdzi, tad agri vai vēlu tie ceļi varētu šķirties, jā, bet tāpat laikā ar to savu tādu pašu neiešanu līdzi nenozīmē, ka tas cilvēks neiet līdzi, viņš varbūt citādāk iet līdzi, pilnīgi pa citu pusi. To arī ir jāmāk ir ieraudzīt. Es saku, tas mūsu ego, nu, vat viņš tur neiet uz tādām garīgām praksēm, ar mani nejogo, nemeditē, viņam tur tikai kaut kādas tur, nezinu, pastāīgas vienatnē un tikai tam līdzīgi. Tas mums galīgi neiet kopā. Nu, protams, tas ir ego aspekts. Bet mēs esam sanākuši attiecībās tāpēc, lai iegūtu brīvību, pašpietiekamību un tam līdzīgi. Bet par kuru mēs noslēguma tēmā arī atskaņosim, kā tas ir būt kopā, bet te pašā laikā būt arī brīviem. Jā, tas ir tas skaistā maģija, kas arī tāds mērķis, pie kura varam arī nonākt. Tātad sadarīgi ir jebkuras attiecības, jebkuri partneri. Un es pavisam nedaudz izskrējuši cauri vienkārši tam momentam, jums tur nekas nav jāsaprot par šiem cipariņiem, kvadrātiņiem, kas kur kā. Es vienkārši pieminēšu tās tēmas, kuras var ļoti labi redzēt, un kāds arī gribēs. Un tās sadarības mums varēsim uzmest un apskatīties individuāli. Tas no maniem darbiņiem individuāli konsultējot, vienkārši skatoties cilvēkiem viņa individuālo spēku un
īpašības izceļot, kuras jāņem tālāk līdzi un jāiet tālāk savā izaugsmē, jāintegrē ikdienā, jā, un kuras ir jāapgūst, tad šeit ir arī varbūt labi redzēt, kas ir jāapgūst, pieņemsim, kur te ir. Es esmu pa kreisi, mana matrica un Andim. Pēc viņa dzimšanas datiem, jā, mēs jau atšķiramies ar to, ka es esmu 7. datumā, viņš ir 29. Bet tā kā spoguļu matricā ir tāds likums, ka viss, kas ir līdz 22, virs 22, tad reducē. Viņa gadījumā 29. vibrācija pārvērš par 11, kas saskaita 2 plus 9. Jā, un viņam ļoti cits, viņam ir pilnīgi cits skatījums uz dzīvi arī, viņam ir ļoti arī intensīvi pieslēgts informatīvais lauks. Un pats to neapzinoties, viņš vienkārši dzīvē, jā, viņš var daudzām lietām nepiekrist, tāpēc, ka viņš vienkārši redz visu citādāk, no citu skatu punktu. Un tur es esmu sagatavojis parasti vienu atsevišķu video, ko es arī iedodu šiem cilvēkiem noskatīties pirms tam, pirms mēs rokamies dziļāk, lai viņi saprastu savu unikālu atšķirību. Tad viss, kas ir dzimuši no 23. datuma līdz 31. viņi pilnīgi citādāk redz šo pasauli, un tāpēc es šo video vienmēr viņiem atsevišķu papildus video iedodu, lai viņi saprastu, kā tad viņi atšķirās. Jo tas ir būtiski, sevišķi, ja attiecībās iekšā, ja tā pretī partners arī ir zem 22 un zemāk, ja, tā datumiņa tad būs cita tāda pasaules uztvere, un tā ir būtiski to saprast un pieņemt un ar to rēķināties arī. Tas nenozīmē, ka agri vai vēl tas partners, kas nav ar šādu augstāku, kā saka, vibrāciju, neredzēs tāpat kā tas redzēs, un varbūt jau tagad redz, ja, bet tur ir vajadzīgs ceļš un vēlme izaugsmē iet un attīstīties, ja. Parasti tātad spoguļu matricā ir 2 kvadrāti, ir diagonālais kvadrāts, kas atbild par visām tām ārējām izpausmēm, tāda personīgais potenciāls, kas ir no dzimšanas jau ir iedots, tikai mēs viņu no dzimšanas neskatāmies bēbīšiem, no bērniņiem, ja. Mēs skatāmies bišķi citādāku posmu, tāda matrica tiek lasīta citādāk, un tālāk ir apziņas, dzimšanas mēnesis, jau kā mēs uzturam informāciju, kas ir ļoti būtiski, tad mēs to paņemsim, tas arī mums parādīs, kā norit vispār attiecības savā starpā. Tad ir pārbaudījumi, katram ir savi individuāli, un tad ir kopējie, tad ir jaunā pieredze, kas ir jāapgūst ap 40 gadiem. Nu, būtībā intuitīvi var apgūt ap 40 gadiem. Ja neapgūst, tad vienkārši dzīve met situācijas tieši par tām tēmām, kas saistītas ar attiecīgās enerģijas īpašību izpausmēm. Mums arī ir pilnīgi dažādas tās lietas ir, ja. Ir 14 un ir 19 un 8. Mums abiem dienām nākamgad ir 14, tad 14, ne 40. Ja, 26. gadā mums abiem ir Andi, tā kā mēs to slieksni, mums jau par šīm tēmām, kas ir mūsu ciparos, mēs jau ir pacēlušās un daudz mēs viņas atpazīstam. Līdz ar to tas jau kopā viņas saskaitot veido mūsu kopējo pieredzi arī. Mūsu jauno kā pāri pieredzi, bet mēs esam viņu jau uzsākuši. Īstenībā arī šis ceļš ceļojums arī ir viens no tiem jaunajām īpašībām, ko mums paredzēts tādā mūsu koplaukā nes tālāk, koprezultātā, jā, bet pa visu bišķiņiem, jā. Un attiecīgi, tātad, jā, šī pirmā virsotnīte, kas ir katram individuāli parāda, kā katrs iet attiecībās vai uzsāk attiecības, tas ir jebkuras, tas varbūt ir partneru attiecības vai vienkārši, ar jebkuru citu, ja, vai arī kādos apstākļos pirmoreiz satikās. Tas tāds, viņš kur baigi daudz neizsaka, bet tas ļoti interesanti pastīties kādreiz, kas es te neiedzināšos tik ļoti, jā, tad es esmu 7, Andis 11, ne tikai 11, viņš ir 20 un arī vēl 9, tāpēc, kad, jā, tas ir tāda saliktā veidā, bet par to tagad pagaidām neiedzināšos, tā vienkārši ir daži atslēgu vārdi, bet tas nav tas, par ko es gribētu tā kā uzsvērt šobrīd. Ļoti svarīgs moments ir uzsvērt šīs 3. virsotnītes. Ja, tas ir dzimšanas mēnesis, tad mans 6. mēnesis, Andim ir 9. Viņus saskaitot kopā mums sanāk 15 lūk. Un 3. mēnesis partneru attiecībās vai vispār jau kādās citās attiecībās mums parāda, kā norit un turpmāk noritēs attiecības. Apzinoties šī cipara summu, viņus, šī gadījumā 15 mūsu gadījumā, ja, kā tad noritēs tās attiecības, mums trāpījās ļoti provokatorisks cipars, jeb enerģija, kas ir par patiesumu, par godīgumu, par provokācijām, jā, kad izprovocēt viens otru mēs varam, ja mēs kaut kur ka mēs paši sapieņemsim melojam kaut kādā brīdī, ja, tad kāds no mums var izspēlēt kaut kādu situāciju vai arī teikumu pateikt, kur
kas otram var nepatikt, un tā kā uz viņu ego tā kā uzspiest, ja, bet tas tikai tāpēc, lai viņš augtu, lai ieraudzītu, tāpēc, ka 15 redz cauri kā rengens, tā rengena redzē, un viņi var redzēt, nu, pilnīgi cauri, ka mans dvēseles centrs arī, tāpēc man lielām, man bija bieži vien mājās arī saka, nu, jā, mamīte redz cauri sienam, kā no Andim arī 15, bet sajūtās. Viņa personīgais sajūtās man tā kā dvēseles būtībā, tā kā tā ekstrasensorika redzamība, jūšana mūsos ir iekšā, mēs esam diezgan daudz kur pieredzējuši, ja. Varbūt jums tā ir bijis, ka, teiksim, viens no jums aiziet uz veikalu, un otrs, kas ir mājās, domā, vārds, nu varētu viņš vai viņa nopirkt tur to, nu, ot, nu jā, tā kā vienkārši tu padomā, un pēc tam tu skaties, viņa atnāk mājās un nopērk. Ir nopirks tas, par ko tu padomāji. Nu, kaut kā tā viņš strādā, jā, un tas ir tik skaisti, ka to ikdienā tu praktizē un redzi, kā tas skaisti miedarbojās, ja. Tā kā šeit noteikti paskatoties atkal attiecīgā cipara izpausmēs, viņas ir diezgan daudz. Nu, man ir 2 video parasti arī simboliskais un parasti tāds paplašinātais skatījums, ko es iedodu vēl noskatīties, lai ieraudzītu maksimāli plašāk šīs enerģijas izpausmes, lai ikdienā varētu atpazīt viņas un attiecīgi iemācīties reaģēt. Tāpēc, ka katram ir savu uztveres pasauli, teiksim, man caur 6, caur 9, tad neiedzināšos uz doto brīdi. Un, jā, mums pilnīgi citādāk mēs uztveram informāciju, un tas jau ir jāsaprot. Ja ir citādāk informācijas uztver, tad arī no tā var ļoti daudz kas mainīties, arī mūsu gan attieksme vai turpmākā rīcība. Un ņemot vērā, ka tās ir provokatoriskas attiecības, jā, tas nozīmē, ir, protams, izvēle iet augt, un būs ļoti daudz situācijas, kur to ego būs jāsaskaras, un viņš jāpazemina. Vai no otras puses šīs ir arī tādas attiecības, kur ļoti labi cilvēki var pateikt, nebūs pa ceļam un šķirās. Vienkārši šķirās, tāpēc, ka ir ļoti nepatīkami, ka visu laiku tev diezgan regulāri šīs patiesības gaisma tiek spīdināta tavā sirds virzienā, un tev visu laiku jābūt godīgam pret sevi. Tie, kas ir gatavi būt godīgi pret sevi, viņi noturas visādās attiecībās, bet kas nav gatavi kaut kādā brīdī, vai vienkārši jau būs pa daudz, tad var arī pateikt, tā, paldies. Bet tas, protams, kā jūs katrs individuāli jūtat, un cik ļoti jūs gribat strādāt ar sevi un saprast, ka tā ārpasaule ir jūsu iekšpasaules spogulis. Ja jūs to pieņemsiet un sapratīsiet, jūs daudz ko dzīvē atklāsiet. Pilnīgi fenomenāli, kā jūs kā radītāji veidojat savu ārpasauli. Un arī partneri ir kā spoguļi, mūsu iekšpasaules spoguļi. Tātad, jā, un uz brīdi, kad mēs pieņemam lēmumu, jā, es gribu iet izaugsmē un augt kopā, vai es pārtraucu šīs saiknes, saites, jā, un es gribu iet citādākā versijā. Un viss kārtībā. Arī tā ir pieredze, un tas ir vajadzīgs, tāpēc neuzliekot par pienākumu un apgrūtinājumu, ka citreiz baznīcās, reliģijās saka, ka līdz nāvei jūs šķirs. Es domāju, ka viņi daudz ir uzlikuši, ka fiziska nāve šķirs, jā, bet var arī būt arī garīgā nāve. Un tā ir nāve. Līdz nāvei jūs šķirs, un ja ir viss izdarījis, tad jūs arī šķiraties. Un tas ir tas, ko cilvēki daudz neaizdomājās, ka viņi paši ir kā tie, kas ir bijuši altāra priekšā baznīcā, ja, un kad mācītājs teica, līdz nāvi jūs šķirs, jā, tas mazliet tikai kādam no mums ir jānomirst, jā, lai varētu, nē. Nāve, tā ir transformācija, viens cikls beidzās, otrs cikls sākās. Tā kā, jā, ja ir viss izdarīts, tad ir katrs savu, un tas nav nekas traks. Tas, ka mūsdienās ir ļoti daudz šķiršanās gadījumi, kas ir jau pa daudz, kā pat rāku, tāpēc, ka cilvēki meklē vieglāko variantu un negrib ar savu ego strādāt, un laiks, un ir tas, un šitas, un ir daudz bērnību traumu, daudz vajag, lai būtu klātesamība, lai tā saucamā, ka mums kāds mīl, ka mums ir tas pieprasījums no ārpasaules, nevis, ka mēs paši radam. Lūk, tāpēc ir tie daudzie šķiršanas gadījumi, kad vienkārši cilvēki negrib strādāt paši ar sevi. Jā, lielākā vairumā cilvēki vienkārši nevēlas strādāt ar sevi, jo taču nav tam laika vai negribas iedziļināties, vai vispār pat nesaprot, priekš kam ir domāts attiecības. Ja? No kaut kādiem iepriekšējiem stereotipiem balstoties. Nākošā virsotnīte ir 5. virsotnīte, kas ir jūsu dzimšanas gada summa, katram individuāli. Mums ar Andi sanāk tieši viena un tā pati. Tāds cipariņš 186. gads, un saskaitot kopā 1 plus 8 plus 1 plus 9 plus 8 plus 6 sanāk 24, un tad mēs viņu noreducējam uz 6. Jā, ja viss, kas ir viss 22, mēs reducējam. Lūk, mums katram ir individuāli jau pārbaudījums par 6. enerģiju, kas ir tā komunikācija, attiecību veidošana, partneru attiecības, izvēle, skaistums, tāds arī katram savs tāds dabiskais skaistums, jā, un komunikācija. Un mums jau ir katram pārbaudījums par partneru attiecību izveidošanu jau katram, ja?
Un plus vēl bonusā, tad 12, tad viņš ir par tādu upuru lomu. Es teikšu negatīvie, tāpēc, ka šī pusē, nu, šī pozīcijā mēs izskatām daudz negatīvos tieši aspektus, tāpēc, ka tie ir pie pārbaudījuma mācības stundas, un mēs viņus caur negatīvu varam atskatīt. Tātad, ka mēs ja varam ieslīgt kā tādā upuru lomā, manipulācijās vai glābēja, ja, ziņā, kā arī es esmu daudz, kur tur tā ļausies būt šim te glābējam, kas būs tā saucamā labā sieva, un tikai izdabāšu, došu, un par sevi aizmirsīšu, ja, tas ir arī saucamais mīnus un liels grāvis. Un jā, un tas tā arī ir, un kad viņi pagriež uz plusu, tu saproti, kā viņi var, cik skaista tā enerģija, ka viņi pagriež uz plusu, ka viņi ir citādāka, viņi ir radoša, viņi ir uz jauno atvērta, dinamiska, ļoti tāda pārsteidzoša, unikāla un empātiska. Ļoti empātiska, kur pieslēdzās tāda empātija, ka mēs paši no dabas esam ar Andi jau empātiski, tad šeit arī mūsu attiecībās var piedzimt vēl papildus tā sapratne un empātija, līdzjūtība, atbalsts. Jā, bet tas ir atkarīgs no mums pašiem. Jā? Tā kā es parasti pasaku, kur ir, tā kā man šodien tā krietni sīkāk, krietni īsāk, bet parasti es diezgan detalizētāk vēl izskaidroju, kas ir kars, jo katram ir jāiepazīst uz viņu sevi. Jo, ja tu nepazīsti sevi, kā tu vari nodoties citu partneru attiecībās, kas nesaproti ne sevi, nekas ir tavas stiprās puses, nekas ir tavas arī vājās puses, ka te viņas nav nodefinētas. Jā, tu vienkārši meties kaut kamā, bet tev nav skaidrs, kas tas otrs tur priekšā ir un kāds viņam ir storylines, no kurienes viņš ir nācis un kāda bijusi iepriekšējā pieredze, un lai viņu vispār saprast kā tādu, un kāpēc ir tāda reakcija, rīcība un vispārējais. Nu, un trešā virsotnīte, tas ir 7, ka mēs skaitām kopā, un viņi mums parāda, kāda ir šīs savienības jaunā pieredze, kā vienam veselam, ko šāda savienība var dot pasaulē. Jā, tad mums ir katram sava jaunā pieredze, kas mums ir iedots intuitīvi pašiem atklāt līdz 40 gadiem. Ja mēs neatklājam, tad, ja kurš ir neatklāt, tad vienkārši dzīve piespēlētās situācijas, vairāk attiecībā tās enerģijas tēmu, negatīvā izpausmē nāk situācijas, kur tev vienkārši tā kā klauvē, kamēr tev pielec, tu saproti, es tomēr gribu kaut ko tādu un šitādu. Nu, lūk, un tāpēc tās ir tā kā saknes, tāpēc mums vēl tur fonā ir kociņš, arī spoguļu matrica arī, kur fonā tur ir kociņš, un es te labāk bišķi var redzēt, jā, saknes, stumbras un stublā, tad lapotne. Un kopā viņus saskaitot mums sanāk 9, tāpēc, ka 27, jā, un mēs tur viss, kas ir virs 22 reducējam. Nu, lūk, tā kā 9 jaunā pieredze nozīmē būt viediem, dalīties, dot padomus, ja prasa, dalīties tādā, ko mēs esam pieredzējuši. Un tāpēc es saku, šis izaicinājums, ja tāds cikls, saruna cikls ir tipisks devītnieks mūsu savienības jaunās pieredzes izpausmēs, devītnieks pozitīva izpausmē šādi izpaužās, kad mēs kopā jau dalāmies savā pieredzētajā, nedomādami, ko citi par to padomās un tam līdzīgi, bet ka viņš ir, sajust to savu autentiskumu, kā pārim, kā katram individuāli, jā, kā stiprināt to visu jaunajā versijā, ja līdz šim neviens to nav tā izdarījis, mūsu paudu, mūsu vecāku līnijās. Nu, mums ir tā tiesība, tad mums jāpievērš uzmanība kā katram savam individuālajam jaunajam, kas ir jāapgūst, jā. Man šī saules enerģija un Andim 8 caurumsaka likumsakarība izpratne, līdzsvars un tādā absolūta apziņas atvēršana, kā saka, atbildes uz visiem kāpēcīšiem. Un arī man apzinoties savu 19, es saprotu, ka es nevaru būt regulāri 1:1 ar kādu cilvēku, vai arī kaut kādā limitētā vidē, kur ir, teiksim, 4 sienās ilgstoši sēdēt, man vajag arī būt kaut kur ārā pie dabas vai daudzos cilvēkos, bet nav tā, ka man vajag vilni daudz cilvēku, nē, bet, kad es strādāju vai kad es arī kaut ko runāju, filmēju, man vajadzīga lielāka publika priekšā, jo tad es varu izlīdzināt šo savu saules enerģiju, un tas man līdzsvaro un man palīdz, ja man tikai 1:1, tāpēc tā daudz neņemu privātas 1:1 konsultācijas, jo tas var mani izdedzināt, un kādu naudu jūs nespēsiet samaksāt to, ko vienkārši man tā saules enerģija, viņa raidās, un tāpēc man ir svarīgi tādi tā kā vairāki, vai arī uz īsu brīdi, un šādu un tādu uzstājas, bet nevis non-stopā. Non-stopā 1:1 tas nav priekš manis, ar kaut kāds vienreiz pārliecinājos, jā, ka pie unikālas īpašības, kas man arī sirdī rezonē un atsaucās, jā. Nu, lūk tā kā mēs izējām parasti 3 tos momentus, apskatīties, kā norit attiecības,
Ja, dzimšanas mēnešu saskaitam, kā arī kopējie pārbaudījumi un kāda ir jaunā pieredze. Un vai jūs gribat pēc viņu apskatoties, jūs varat secināt, vai jūs kaut ko tādu gribēsiet nest tālāk. Ja? Jums tur var būt jebkurš cipars kopā. Jums ir katram savs, ja? Bet, protams, ka stiprība un tīrība ir dos, ka jo vairāk savs ir atstrādāts, jo spēcīgāks ir šis gala cipars, un gadījumā mūsu devītnieks. Tā kā viņš viss ir saistīts. Un te tas parāda, ka jāstrādā ar abiem ar sevi. Tas, ka viens tur atvērsies, viens tur aizies, jā, bet tāpat savienībā nenotiks tas savienības jaunā pieredze. Viņa netiks nesta, tāpēc, ka otra puse nepiedalās. Jā, tāpēc par to ir runa, kad tad mēs strādājam tik ilgi ar sevi, ja mēs jūtam, ka mēs vēlamies šīs attiecībās izaugt. Tad tas, kurš ir pirmais pamodies, strādā ar sevi, un uzreiz čeko projekcijas ārpasaulē, kādas ir atbildes. Bet nevis caur ego, bet tiešām caur tādu mīlestības sirds prizmu. Un, ja parādās pirmie rezultāti, ļoti labi, tad jau ar laiku nonāksiet arī pie tā kopējās jaunās pieredzes. Viņa uzreiz jau neieslēdz. Te ir diezgan liels darbs jāizdara vispirms ar šīm pamata enerģijām, jā, lai viņas sevī sakārtotu. Mēs vispirms mēs paši sev, un tad ir mūsu partners, un tad nāk visi pārējie. Tā kā saderīgs ir jebkurš. Un lai... Un galvenais ir atvērtiem būt uz sarunām, atkal, lai šīs sadarbības, jeb atšķirības pārunātu un piefiksētu, un atkal kā viens otram atbalsts varētu atgādināt arī brīdī, ka tas ir nepieciešams, kad esam paši aizmirsuši. Tas tā īsumā. Ceru, ka noderēja.